Sveicināti! Šodien paskatīsimies Rēzeknes Līvo PPK spēles golus. Tā, pirmais, paskatīsimies, kā no šāda momenta Līvo PPK izdevās iesist. Tātad Rēzeknē sit bumbu tālu uz priekšu. Līvo PPK spēlētājs ļoti labi nospēlē gaisā. Bumba tiek virzīta uz centrā, viņa paliek tomēr. Tagad varbūt mēģina uz malu neprecīzi, bet malējais aizsargs ļoti ātrs, ļoti labi panāca bumbu. Centrējums vidū, cēliens, kaut kāds hauss notiek. Rēzekne dabū bumbu ārā, šeit centrā aizsargs. Gribam, nezinām, vai viņš tā vēlējās, bet ar krūtīm smuki nomet. Līvo PPK vēl joprojām uzbrūk. Apspēlē Gamakā, eleganti piespēle un sitiens. Rudolfs Muižnieks gūst vārtus. Ļoti skaisti izspēle no Līvo PPK. Tā otrais momentiņš. Skatāmies, kā atkal Līvo PPK no tik tuvas distances sit. Tātad auts. Līvo PPK ļoti labi autu izspēlē. Kā uz ātro malējo aizsargu piespēle. Centrējums, atkal eleganti piespēle un tik vienkārši vārti. Kristofers gūst vārtus. Fantastiski. 27. minūtē jau 2-0 Līvo PPK panāk vadību. Šeit varbūt tomēr Rēzeknē arī izdosies kaut ko iesist, arī ļoti tuvu distanci izstāst. Šeit Līvo vārdsargs izsit bumbu ārā. Aizsargs saglabā atlēkošo bumbu, mēģina izspēlēt, bet nē, Rēzekne pārtver bumbu. Šeit mazs piespēlīts īsi skaisti. Apspēle ļoti eleganti iemet. Malējais uzbrucējs dodās 1-1. Mēģina apspēlēt, tas arī izdodās. Oi, kas tur notiek kaut kāds? Un vārti. Nevar saprast, kas tur notika, bet rezultāts ir 2-1. Un Rēzekne var cerēt uz panākumu. Bet tā kā es spēlēju tajā spēlē, es zinu, ka viņi nedabūja uzvaru, jo mēs tāpat uzvarējām 2-1. Bet Maleči viņi vienu golu iesita. Paldies, ar jums komentēja Roberts Raisaršovskis. Tiekās!